Redzam, kals arī ir novietots. Un par to cīņa var sākties. Laukumā ir sāk nākt spēlētājs un drīz jau arī svētki varēs sākties. Redzam priekšā 3 tiesneses, pa kreisi šobrīd skatoties RFS Women komandu un pa labi Riga FC sieviešu komandu. Redzam, bet tagad jau Latvijas valsts himna. Kamēr skanēja himna, redzējām arī Riga FC fans. Tie arī ir izveidojuši sev mazu stūrīti, tāpat arī RFS fans šodien ir sanākuši. Bet jā, šobrīd redzam mūsu ekrānos arī tiesnesis un kapteins. Šodien tiesnesis, galvenā tiesnesis Taķena Lavrentika. Kādus pēdējos iedrošinājumu vārdus saka pirms šī spēle var sākties. Vairāk par sastāviem arī pieķersimies tūlīt, un arī RFS komanda ir savus iedrošinājumu vārdus pateikuši, un tad jau tūlīt arī spēle varēs sākties. Un mačs ir sācies. Jā, turpinot numur 16, Sofija Gergel. Te labi notver bumbu Vaivoda. Labi, uzsākuši šo spēli ir RFS, ļoti aktīvi. Aleksis Sierra Lipsī no Amerikas, numur 23 Diana Suvitra un numur 34 komandas kapteine Manjama Stevelsmana no Nīderlandes. 28. septembrī atkal LNK sporta parkā, kur visnotaļ interesantā un aizraujošā mačā uzvaru izcīnīja Riga FC komanda ar rezultātu 3-2. Redzam šeit arī pārkāpums pret numur 14 Santu Vukšāni. Komandas viena no rezultatīvākajām spēlētājām. Tagad jau labi standarta situācija RFS komandai. Var sakot centriem arī sakot, vai pat tāls sitiens, bet garām. Vīrs šodienas mačā, jo šis vīrs vada Riga FC komanda, tikmēr te labi iespēja, bet te jau sadursmu un tur neizdodas gūt vārdus RFS. Vukšāns, skatāmies šeit, Vukšāni laužās pēc bumbas, tiek gāzt un, diemžēl arī Malinovska neizdodas pabeigt šo te epizodu. Arī ārsts ir jau nepieciešams, lai steidzas laukumā. RFS tas būtu diezgan liels trieciens. Tas būtu diezgan liels trieciens, ja Vukšāne būtu ārā no sastāva. Jāsauc ārsts laukumā. Skatīsimies, vai arī būs nepieciešama maiņa, vai arī Vukšāne varēs turpināt spēli. Cerēsim jau, ka nekas nopietns un varēs aizvadīt pilnvērtīgu spēli. Skatāmies šeit vēlreiz ļoti skaisti piespēles priekš, bet starp trijām tur tiek iespiesta Vukšāne un pēc tam arī guva 2 vārtus un mačs noslēdzās ar rezultātu 5-0. Tālāk jau sakoja arī pusfināli, tikmēr šeit Vukšānē labs skrējiens, te viņa arī tiek turēta. Šķiet, ka šeit arī tiek turēta. Domāju, ka te arī uz kartiņas robežu nospēlē. Jā, kartiņi tiek arī parādīti. Skatāmies šeit numurs 16. Anna Kristīna Gornela saņem dzelteno kartiņu. Redzam, Riga FC komanda saprot, ka Vukšāni ir atslēgas spēlētājs šai te komandai. Cerēsim, ka atkal nekas nopietns. Redzam, izkrits ir aizsargs. Svarīgs spēlētājs ir viņa. Izcīnīt panākumu. Redzam arī Riga FC fans sanākuši daudz, arī bumbas ir atnesuši un noteikti. Bet vārdu drošību uzcēta Sofijai Ņesterovai. Šobrīd arī ļoti labi pildu un redzam arī šeit atkal labi iespēja RFS vienībai. Mans jau pieminētā Vukšāne dodās priekš, tagad arī mēģinājums centrēt, bet FS Meta sieviešu komanda. FS Meta izdevās izcīnīt panākumu. Šogad gan nācās piekāpties, kā jau minēju, Riga FC komandām
komandai pusfinālā ar 5-0. Tāds bez ierunu zaudējums. Tomēr Čemirtāns centrēm sako labi iespēja arī sitienam. Sitiens sako un labs atvairījums Vaivodei. Tiešām skaisti. Skatāmies vēlreiz šeit. Labi atspēlē Čemirtānei šo te bumbu Vuškānu un tur jau skaisti ar labo kāju Ansonu tādā lēcienā nedaudz atgādināja. Šķiet, ka ap 70. minūti tika parādīta šī sarkanā kārtiņa, bet tomēr uzvaru izdevās saglabāt, bet te jau nav kam piespēlēt, mēģina Vuškāne atrast kādu komandas biedru, bet nav. Kad jau kaut kas ir jāprecizē ar tiesnesei. Neredz, kur no RFS dāmām, bet zinu, ka Steinberga no Riga FC komandas. Tur bija iesaistīta, tagad jau centrējums sako uz tuvo stābu un vēl viens stūra sitiens šoreiz glābīja Ņesterova savu komandu. Vairākas dzeltenās kartiņas tiek parādītas, šķiet, ka kopā 3. Skatāmies vēlreiz šo te epizodu. Uzkāp tur uz un skatāmies, nu jau arī atkal uz priekšu dodas neviens cits kā Vuškāne. Te arī atkal cieši starp 3 pretspēlētājām Vuškāne un atkal iesaistīt šajā te epizodē ir Gauger. Šķiet, ka šis duels šodien būs noteikti interesants. Skatīsimies, kā tad tas atrisināsies vēlāk. Skatīsimies, kā tad šis te duels atrisināsies. Bumba paliek laukumā. Labi iespēja arī šeit centrējums sako no Vuškāns, bet tas neizdodas teikt vēl viens centrējums, un tur jau glāba savu komandu numur 10. Izskatās, ka dabūja nedaudz pasēju Vuškāne, bet spēlēt var. Šķiet, ka tā bija Radzievska, bet varētu arī kļūdīties, un vispirms tā bija Ansona. Bet tikmēr jau Vuškāne te pret Silvu. Vuškāne mēģināja pārbaudīt no distances, tikmēr labi iespēja bumba paliek RFS vienībai. Sitiens sako, bet arī stūrs sitiens sakos. Labi, tur pēc Vuškānes sitiena bumbu uzņēma Poļuhoviča. Izdevās arī viņai sitiens, tas varēja nolasīt pirmos signalizē RFS fani. Tagad arī centrējums sakos, vai izdosies piepildīt fanu vēlmi. Vuškāne. Te gan pārkāpums sako ļoti labi. Atkal tālu piespēle uz priekšu. Vai izdosies Vuškānei iegūt bumbu. Vismaz izdodās īsklupiens, kas liek Riga FC vārtus. Un vēlāk sezonas gaitā tad nomainīja komandu Vuškāne, un arī šīs klubs viņai bijis visnotaļ rezultatīvs šai 19 gadus vecajai spēlētājai. Redzam, tā piespēles priekš šoreiz neiziet šī te piespēle, bet bumbu saglabā Vuškāne. Ielauž sodu laukumā, piespēle pa zemi seko, bet tur nav neviena, kas varētu uztvert šo te bumbu. Piespēle arī seko, bet jau kārtējo reizi pārtver bumbu. RFS Vuškāne tagad arī pa kreiso malu dodas uz priekšu, nedaudz tiek kavēta. Te jau gan stūra sitiens pienāksies RFS vienībai. Šeit šo epizodu.
Nu jā, aktīvi nospēlē labas spēlētājs, gan Vuškāne, gan Steinberga. Labi iespēja tagad arī sitienam. Vai tiks līdz sitienam? Vuškāne, sitiens un vēl viens. Tomēr nebūs stūrs sitiens, būs outs. Būs outs. Pendelēs ar 6-4 izdevās pārspēt. Pirms tam gan 21. gadā, kad SFK Rīga kļuva par paliek guļam. Kur tad tā ir šie, kas saskajās tur? Tagad jau kārtējā labā iespēja RFS komandā doties uz priekšu, tas arī notiek. Bet te jau Krūs atkal iesaistās spēlē, atkal atzīmējās. Sakos centrējums. Vaļak nomāna savu pretspēlētāju. Centrējums sako, bet tur ar galvu. Strīnieks diezgan skaidrs. Pēc tam jau no visām komandām tā diezgan liela atstarpe. Te gan vārti! Ir vārti, un ja nekļūdos, tad tie pat ir vārti pašas vārtos. Šķiet, ka kļūdās Renāte Gaugere. Bet rezultāts ir atklāts 1-0, 82. minūte. Varēja jau šķist, ka šīs mačs būs dosies līdz papildu laikam, bet nē. Fano Vuškāne, iespējams vārdu gulums tiks iekadīts viņai. Skatāmies šeit atkārtojumā tālu piespēle uz priekšu un jā, te kļūdās Gaugere. Ar galvu ieraida bumbu savos vārtos. Maksāt čempionu titulu. Bet labi šeit iespēja jau Rīgai, atvainojos RFS, Vuškāne varētu izspēlēt uz āru, tas arī notiek centrējums, seko. Labi iespēja sitienam ar galvu. Skatīsimies, vai izdosies gūt vārtus. Un ar to arī noslēdzās. Varam apsveikt RFS komandu. Kā jau pēdējā laikā saka, tagad jau Rīga ir zila. Un RFS komanda var līksmot ar 1-0. Izdodās izcīnīt uzvaru šajā te mačā. Arī ar 2 uzvaras Rīga FC, 1 uzvaru RFS. Kā reiz arī piedzīvot zaudējums pēdējā mačā ar 2-3. Bet beigās tagad izdodās atspēlēties un visnotaļ man šķiet, ka pat ļoti svarīgajā redzam sveicinās abas komandas. Un tiešām var līksmot RFS pelnīt izcīnīt uzvaru. Tā rindu uzstājas RFS un skrien pie saviem faniem, var līksmot. Simboliskais RFS uzvaras rituāls. RFS rindās šosot par Viking Club. Arī vīriešu virslīgas komanda ir piekopuši šo tradīciju pēc uzvarētas spēles doties un ar komandu. Numur 7 Alīna Ansone, numur 9 Natālija Radzievska, numur 13 Anna Marija Valaka, numur 14 Santa Sanija. Redzam un paceļ kausu un ar kādām ovācijām. Priecājas, redzam arī aplaist ar šampanieti, bet
kāds prieks un gandarījums ir RFS vienībai. Arī We Are The Champions jau skan. Pelnīti. Šīs te kauss tiek celts virs galvām. Un tagad arī svinīgā bilde. 1-1 LV sieviešu kausa uzvarētājs. RFS Women komanda 2024. gadā.